Deserts saldākai dzīvei kopā ar Dansukeru. Šodien es pastāstīšu, kā mēs varam no auzu pārslām sagatavot granolu. Auzu pārslu granola ar sēklām un riekstiem būs lieliska maltīte gan maziem, gan lieliem. Lai pagatavotu granolu, mums vajadzēs sastāvdaļas: 300 gramus rupja maluma auzu pārslu, dažādus riekstus, dažādas sēklas, 150 gramu Dansukeru zeltainā sīrupa, 100 gramu sviesta, šķipsniņa sāls, rīvēta apelsīna miziņa, malts kanēlis vai citas garšvielas. Auzu pārslas rupjā malumā, ja kāds vēlās, var lietot arī smalkā maluma, bet mēs šodien ņemam rupjā maluma auzu pārslas. Lazdu rieksti. Vecāki ar bērniem var doties uz mežu un salasīt paši lazdu riekstus. Ņemsim 30 gramus liņasēklas, jo tā ideja šim ēdienam ir tāda, ka mēs saliekam kopā ļoti daudz ko, un tad tas ēdiens mums ir ārkārtīgi kalorijām un arī dažādām ļoti vērtīgām barības vielām bagāts. Un kas tad mums ir brokastīs vajadzīgs? Mums ir vajadzīgs, lai mums būtu viss dienas iesākumam, lai mums strādā galva, lai mums strādā muskuļi, un mēs varam braši darboties. Bet visus šeit sastāvdaļas jūs varat uztaisīt paši pēc savas garšas. Šeit ir mandelis un ir vēl rieksti. Tā kā tie ir tādi lieli, tad mēs lietosim dzirneviņas. Riekstus var arī sasmalcināt ar nazi. Tiešām neaizņem tik daudz laika, cik varbūt sākumā liktos. Garšvielas var pievienot pēc izvēles. Sajaucam auzu pārslas, sāli, garšvielas, riekstus un sēklas lielā traukā. Gatavosim tagad slapjo maisījumu. Karsējam sviestu kopā ar sīrupu, līdz sviests izkusis. Pievienojam tātad 100 līdz 150 gramus zeltainā cukura sīrupu. Zeltainais Dansukeru cukura sīrups. Tas, ka tas ir sīrups, nevis cukurs, mums ļaus labāk tās visas auzu pārslas, citas sastāvdaļas apklāt ar šo te saldo maisījumu. Lūk, šeit ir smuki izkusis sviests kopā ar cukura sīrupu. Sauso maisījumu vienmērīgi samaisām ar šķidro maisījumu. Lūk, tagad maisījums ir skaisti sajaucies. Masu izklāja uz cepamās plāts, kas izklāta ar cepamo papīru. Izlīdzinām pa visu pannu. Liekam granolu cepeškrāsnī, noregulējam to uz 160 grādiem ar ventilātora režīmu un ik pa laikam apmaisot. Cep granolu apmēram 20 līdz 30 minūtes, vai līdz auzu pārslas kļūst zeltaini, brūnas un smaržīgas. Nepieciešamais cepšanas laiks var atšķirties atkarībā no cepeškrāsnes. Uzmaniet, lai granola nepiedeg. Kamēr mums cepās granola, mēs tūlīt uztaisīsim tādu panna kote krēmu, kas mums ļoti varētu recepti noderēt. Drīzumā būs tēva diena septembrī. Un tad mēs varētu pārsteigt tētis ar tādu ļoti vienkāršu un ļoti garšīgu saldu ēdienu. Lūk, mums būs vajadzīgs saldais krējums, 400 grami. Un brīnišķīgais Dansukeru želeja cukurs, kas jebkuram pat iesācējam palīdzēs uzburt ātri un vienkārši saldo ēdienu, kas garšos ikvienam. Un to mums vajadzēs šim ēdienam 90 gramus, kurā kā recinātājs ir izmantotas vielas no jūras augiem. Un tātad tas būtu piemērots saldais ēdiens arī cilvēkiem, kuri izvēlās nelietot savā uzturā dzīvnieku valsts želatīnu, atdziestot sarecējis tādā mīkstā krēmiņā. Un vēl pievienosim klāt teikarotīti ar vaniļas cukuru. Kamēr saldais krējums kopā ar cukuru uzvārās, to vajag maisīt un uzmanīt. To vajag uzvārīt un pavārīt apmēram pusminūti. Un tas ir gatavs. Šis ēdiens tā kā ir slāņos, tad ir jauki redzēt, kā tie slāņi veidojās, kur ir gaišais krējums, kur ir kaut kas krāsains, un tāpēc arī jauki ir lietot trauciņus. Un ja jums nav tāda akurāta skaistu saldā ēdienu trauciņu, tad var arī izmantot parastus stikla burciņus nelielas. Kad granola gatava, izņemam to no krāsnes un ļaujam pilnībā atzist. Granolu uzglabājam hermētiski noslēgtā traukā vai burkā, lai tā saglabātu kraukšķīgumu. Lūk, un mēs tagad varam ņemt granolu un bērt virsū uz šo te krēmu.
Cik daudz tieši to tad, katrs var izvēlēties pats. Tur vērti virsū. Tik labi smaržo. Es gribu, lai jūs zināt, cik tas ļoti labi smaržo. Tagad mums ir rudens un ir tik daudz dažādu ogu. Ir lielogu mellenes pieejamas. Un dārzā vēl ir, piemēram, kazenes. Var uztaisīt dažādus variantus, lai katrs varētu dabūt tādu, kas kuram labāk garšo. Pārliecinājāmies, ka granola garšo izcili. Gan ar gardo panna kota desertu, gan piena brokastīs, gan ar jogurtu. Labu apetīti!